kolēģi, parunāsim par to, kur nauda aug. Un šis ir tas būtiskākais jautājums, ja mēs kaut ko gribam sasniegt, un ja mēs gribam, lai mūsu Latvija virzās uz priekšu, lai mums būtu ekonomiskā izaugsme, lai mums būtu viss, ko mēs vien vēlamies, lai mēs varētu sadalīt budžetā naudu skolai, izglītībai, veselībai, drošībai un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc šis te piedāvājums no Latvijas pirmajā vietā uzņēmumu ienākumu nodokli samazināt līdz 12,5%. Šī brīža 20 vietā. Jāsaka tā, ka tas 20 ir nosacīti, jo viņš jau ir mums no bruto, līdz ar ko, kad viss pārējais pieaug, tad ir gandrīz vai 25%. Tātad faktiski šo te izdarot, samazinot uz 12,5% uzņēmumu ienākumu nodokli, ir divas ļoti būtiskas lietas. Pirmā ir tā, it kā tas negatīvā ietekme, kas ir momentāni, kas faktiski, ja mēs runājam, pieņemsim kaut vai par to pašu Excel tabulu, tas ir apmēram, varētu būt negatīvā ietekme apmēram kaut kādas 150 miljoni sākumā. Bet šeit ir atkal cita lieta, kā mēs to varam vērst sev par labu. Tātad mums ir laicīgi ar to jānodarbojās, mums ir laicīgi jāreklamē, jānodarbojās ministrijām ar to, lai par to sadzirdētu gan Vācijā, gan visur citur lielie uzņēmumi. Un lai viņi saprastu, ka Latvijā šeit ir iespēja attīstīties, augt un attīstīties, tādā mērā pienest mums klāt šo te labumu mūsu valstī Latvijai. Un otrs, protams, ir tas, ka OECD ir pateikusi, ka nedrīkst būt zemāks pa 15, līdz ar ko, skaidrs, ka tie lielie uzņēmumi, viņi tāpat sapratīs, ka tie no 12,5 līdz 15 viņiem būs jāpiemaksā. Bet stāsts ne par to šobrīd ir 20. Un, ja mēs paskatāmies, kas ir noticis ar kaimiņiem, tuvākiem vai tālākiem, kā tas ietekmē valstu ekonomikas, un jāsaka tā, ka tas tiešā mērā ietekmē valstu ekonomikas. Tāpēc mums ir nekavējoties šis jāpieņem un jānodod komisijām izskatīšanā, un jo ātrāk, jo labāk. Jo tā būtība jau ir kāda. Tātad šobrīd cilvēki reinvestē šos te savu peļņu, lai neņemtu viņu ārā, ja, jo ir šie te, viņi tā kā īsti negrib tos 25% sadot valstī. Bet šis konkrētais gadījums dos pirmkārtām arī kasē ieņēmumus, jo šo te peļņu ņems ārā. Tātad šeit faktiski ir tikai un vienīgi labumi no šī te priekšlikuma, un atgādināšu vēl, ka, es neatceros, kā toreiz saucās, kā jaunā vienotība 2003. Gadā saucās. Jaunais laiks. Repšas valdībā pieņēma šādus te grozījumus, un fiskālā ietekme bija sekojoša. Pirmajā gadā bija 70 miljoni zaudējumi, otrajā gadā 200 miljoni bija ieņēmumi. Tātad ar uzviju tika viss nosakts un peļņa gūta. Tātad šis ir tas modelis, uz ko mums ir jāiet un par ko mums ir jārūpējās. Mums ir jāpiesaista starptautiskie investori, mums ir jāpiesaista nauda, kas atnāk uz šejienes un sāk strādāt Latvijas labā.